Kāpēc gadās situācijas, kad pasažierim ir derīga biļete, bet autobusā nav brīvas sēdvietas? Šādu pasažieru jautājumu skaidro pašvaldības uzņēmums Ventspils Reiss, īpašu uzmanību pievēršot maršrutiem starp Rīgu un Ventspili. Cilvēks nopērk, piemēram, biļeti no Rīgas autoostas. Autobusu šoferis gaida viņa autoostā, cilvēks neatnāk. Loģiski, ka šoferim ir brīva vieta, viņš pārdod biļeti tam cilvēkam, kas ir gatavs maksāt un tūlīt iekāpt autobusā. Cilvēks ar iegādāto biļeti savukārt, piemēram, stāv vai nu pieturā Telts iela vai pieturā Zolitūdas iela, bet biļete viņam ir iegādāta no Rīgas autoostas. Mūsu uzņēmuma aicinājums būtu, iegādājoties biļetes maršrutā, un, ja nav plānots iekāpt gala punktā, iegādāties biļeti, norādīt tieši to pieturu, kurā jūs iekāpsiet. Tas palīdzēs izvairīties no situācijas, kad jūsu vieta būs aizņemta. Jo šajā gadījumā autobusu vadītājs redz, man cilvēks iekāps Zolitūdas ielā, man cilvēks iekāps Liepājas ielā vai varbūt Spunciemā, un viņam ir jāsaglabā brīva šī sēdvieta, un tā ir garantija, ka jūs tiksiet apsēsties. Tieši tas pats arī virzienā no Ventspils uz Rīgu, piemēram. Ja? Ja vēlamies iekāpt Popē un gribam, lai mums ir garantēta vieta, mēs nopērkam biļeti no Popes, un autobusu vadītājs šeit Ventspilī nevienam vairāk šo vietu neatdos. Pasažieriem bieži rodas neskaidrības arī par bagāžas pārvadāšanas kārtību. Ja pasažierim ir bagāža vai, piemēram, velosipēds, tad biļeti kasē un interneta kādā vietnā bez rindas vai mobilī iegādāties nevarēs. Šīs bagāžas biļetes var iegādāties tikai pie autobusu vadītāja tajā mirklī, kad kāpjam autobusā. Maksa par šo bagāžu biļeti ir 30% no pilnas biļetes cenas. Uzņēmumā uzsver, ka iegādājoties biļeti internetā svarīgi norādīt pieturu, no kuras plānots sākt braucienu, jo šī informācija palīdz organizēt pasažieru pārvadājumus. Mūsdienīga medicīna nav iedomājama bez modernām tehnoloģijām. Lai pacientiem nodrošinātu vēl drošāku un precīzāku ārstēšanu, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ieviestas jaunas iekārtas un risinājumi. Tās ir daļa no atveseļošanas fonda projekta, kura īstenošanā slimnīcas attīstībā ieguldīti gandrīz 4 miljoni eiro. Lielākas iespējas ārstēt pacientus, drošāks darbs mediķiem un mūsdienīgāks aprīkojums – tāds ir 4 gadu laikā īstenotā projekta rezultāts, kura laikā atjaunota gan slimnīcas infrastruktūra, gan medicīnas tehnoloģiju bāze. Projekts aizsākās jau 22. gadā, un tā sākotnējās izmaksas bija aptuveni 2 miljoni, taču 25. gadā mums izdevās iegūt papildu finansējumu no atvesaļošanas fonda aptuveni vēl 2 miljonus. Un līdz ar to mums bija iespēja veikt ļoti būtiskas iegādes tieši medicīnas tehnoloģiju bāzes papildināšanai, gan nomainot vecās iekārtas, gan iegādājoties jaunas, inovatīvas iekārtas, lai varētu attīstīt arī jaunu pakalpojumu sniegšanu. Būtiskas investīcijas ir veiktas arī tieši oftalmoloģijas profilā. Kurzemes acu centram ir iegādāts gan operāciju iekārtas, gan iekārtas ambulatorijiem kabinetiem, gan Ventspilī, gan Talsu un Kuldīgas filiālēm. Mēs esam iegādājušies gan jaunu skābekļa tvertni, tādējādi mēs neesam atkarīgi no piegādātājiem, jo iepriekš mēs nomājām šo tvertni, gan arī ir atjaunota būvdarba līguma ietveros visa medgāzu iekšējā sistēma, visi inženieru tīkli, un šī sistēma ir kļuvusi daudz drošāka. Lielākā daļa investīciju, vairāk nekā 1 miljons eiro, novirzīta mugurkaula ķirurģijas attīstībai. Operāciju zālē uzstādīta moderna navigācijas sistēma, jaunās paudzes rentgens un cits aprīkojums, kas ļauj operācijas veikt vēl precīzāk un drošāk. Šī iekārta un šī iekārta, tas ir principā viena sistēma. Ja? Tas ir 3D rentgens, ja? To, ko mēs saucam par intraoperatīvu datortomogrāfiju. Ja? Šī sistēma, šis te monitors un šīs te acis, kuras mēs te redzam, ja, tā ir tā saucamā navigācijas sistēma. Rentgens sistēma tiek izmantota atsevišķi. Viņi nav jāizmanto tikai un obligāti navigācijas sistēma, bet priekš navigācijas sistēmas ir vajadzīga šī sistēma, ja, lai mēs varētu. Kā tas notiek?
Mums ir pacients. Ja? Teiksim, mums ir liela operācija, kurā mums jāliek skrūves, implanti iekšā. Ja? Un, lai to izdarītu maksimāli precīzi, mēs izmantojam datortomogrāfiju, jeb 3D rentgenu, ja? Un navigācijas sistēmu. Mūsu pacients, kurš principā ir kā reference, ja? Kur tālāk mēs redzam, ar speciālām ar zondēm, ar speciāliem instrumentiem, ka mēs redzam 3D, kur mēs esam un kā mēs pozicionējam skrūvi, kurā vietā ar kādu leņķi. Uz lielām operācijām, kur ļoti daudz skrūves, kur ir, ja, tas ir vienkārši tā neatņemama sastāvdaļa, kur mēs izmantojam regulāri. Operāciju zāles aprīkojumu papildinājis arī specializēts operāciju galds. Šī galda modelis ir varētu tā teikt, speciāli domāts mugurkaula ķirurģijai. Ja? Kāpēc? Jo viņam viņš fiksējās ar vienu kāju, un tā kāja ir stūrī. Ja? Sanāk, ka viņš veido vienkārši tādu kā plakni, kurai var tikt apakšā cauri. Ja? Jo ar standarta galdiem, kuri ir principā lielākā daļa no tā galda konstrukcijas ir no metāla. Ja? Un tā kāja vēl ir pa vidu tam galdam, ar kuru viņš ceļās augšā un uz leju. Ja? Lai iebrauktu ar šo milzīgo mašīnu iekšā, un lai tā mašīna varētu vēl tikt viņam aprotēt cauri praktiski no augšas līdz pat lejai, ja? Viņš laiž cauri rentgena starus, viņš no karbona, oglekļa šķiedras. Principā visā savā garumā mēs varam braukt iekšā ar rentgenu, un rentgena stari iet viņam cauri, mums ir tīra bilde. Daļa projekta veltīta arī slimnīcas tehniskās infrastruktūras modernizācijai, kas ikdienā nav redzama pacientiem, taču ir būtiska drošai ārstēšanas procesa norisei. Mūsdienās slimnīca bez IT infrastruktūras nevar iztikt. Tā ir diezgan svarīga sastāvdaļa kopējā slimnīcas infrastruktūrā. Jo ir dažādi izmeklējumi, pieraksti un ļoti daudz darbības ar datiem. Un dati, protams, ir jāsaglabā droši, gan lai nebūtu nesankcionēta piekļuve, gan arī lai būtu rezerves kopijas. Līdz ar to, lai stiprinātu arī šo IT infrastruktūru, projekta ietvaros tika iegādāta servertehnika, datu masīvi, rezerves diski, papildu diski, jo jāatzīst, šis datu apjoms, kas ir slimnīcā uzkrājās, ir ļoti apjomīgs. Visi izmeklējumi rezultāti, bildes un tā tālāk. Tika iegādāts arī jauns ugunsmūris, kas pašlaik tiek konfigurēts, līdz ar to mūsdienās tā kibertelpa ir diezgan bīstama, teiksim tā, un attiecīgi prasās arī atjaunot. Pārmaiņas izjūt arī pacienti. Slimnīcā gandrīz pilnībā atjaunots gultu fonds, ieviešot elektriski regulējamas gultas, kas uzlabo pacientu komfortu un vienlaikus atvieglo personāla ikdienas darbu. Slimnīcā uzsver, ka īstenotās investīcijas stiprina ārstēšanas kvalitāti, pacientu drošību un rada stabilu pamatu mūsdienīgai veselības aprūpei visā Ziemeļkurzemes reģionā. Ventspils novada Tārgales pagastā norisinās pirmā mākslas un kopredes nedēļa. To rīko tārgalniece, māksliniece Linda Vilka, pēc kuras iniciatīvas pērn Tārgalē nedēļu pavadīja Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, izveidojot vides objektu Saules stacija. Īstenībā tā pagājušā gada notikums, tas bija kā tāds izmēģinājums, kā būtu, ja mēs uzņemtu kādu mākslinieku un vai mēs to varētu. Pierādījās, ka varam, tāpēc arī tapa šis mākslas un kopredes nedēļas projektiņš. Pēc mākslinieku viesošanās daudzi interesējās, kad tad pasākums būs atkal. Un tas brīdis ir klāt. Nedēļas garumā pagastā dzīvo 10 mākslinieces, kuras nevien rada jaunus darbus, iedvesmojoties no vietējās vides, bet arī aicina tārgalniekus kļūt par līdzautoriem un izmēģināt spēkus visdažādākajās mākslas izpausmēs. Šogad rezidents tādā pirmajā pieredzē ir 10 mākslinieki, mākslinieces. Bija atvērtais konkurss, kurā varēja pieteikties, bija jāiesniedz savas idejas gan kopradēji, gan jaunradēji, jo šī gada tēma ir, ko nevar celt, to var velt, kas ir mans vecmāmas citāts. Doma ir, ka katru gadu būs kāda cita tārgalnieka citāts, kas ies par izstādes tēmu un visa projekta tēmu.
Programma ir raiba no uguns zīmēšanas, cianotipijas un intuitīvās gleznošanas līdz pat alumīnija liešanai. Visi materiāli dalībniekiem pieejami bez maksas, pateicoties mecenātu un vietējās kopienas atbalstam. European Energy Latvija ir mūsu galvenais atbalstītājs, jo tika uzrakstīts projekts, un tad mūsu projektu viņi uzskatīja par ļoti vērtīgu un nepieciešamu Tārgalei. Un tieši pateicoties viņiem, mēs varam sagādāt gan šos materiālus, gan uzņemt māksliniekus, gan viņiem piešķirt mazu atbalstu par ierašanos, jo koprades radīšana un darbnīcu veidošana, tas prasa visai daudz enerģiju no mākslinieka, un tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka ir tā apusējais labums, un vieglāk ir koncentrēties šim darbiņam. Viens no paliekošākajiem nedēļas akcentiem būs Tārgales autobusa pieturas apgleznošana grafiti un stencila tehnikā. Viens no šīs idejas lielākajiem atbalstītājiem ir pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs. Es jau šodien viņam esmu kādas 6 reizes zvanījusi, tā kā Mārcis arī mums ļoti palīdz, un viņš arī ir viens no tiem, kas ir visu laiku prasīja man, kad būs, un jo es vienkārši par to pieturu, piemēram, biju izmetusi kā tādu ideju, ka to vajadzētu, un tad viņš jau bija izlēms, ka tā tas būs, un man bija jārod risinājums. Linda priecājas, ka ar mākslas palīdzību izdodas iekustināt tārgalniekus iznākt no mājām un iegūt jaunu pieredzi. Es apzinos, ka ir nepieciešams iekustināt to vidi mazliet vairāk varbūt, un tieši ar šiem mākslas piedāvājumiem, darbnīcām un kopīgām radīšanām tas ir tāds ļoti labs veids, kā to panākt. Rīta Grieze ir vietējā aktīviste, kura pati daudz organizējusi dažādus pasākumus un kopā ar domu biedriem iesaistījusies drošu kopienu programmā. Arī mākslas un kopredzes nedēļā viņa nepalika malā un piedalījās nodarbībā, kur mākslas darbi tapa darbojoties ar uguni. Cik vērtīgi ir šāda kopīga darbošanās? Es domāju, ka ļoti vērtīgs, jo ja vēl mēs esam tās kopienas nodibinājuši drošajā kopienā, tad šis ir tāds ļoti saliedējošs arī kopienai. Tā kā es domāju, ka mums kaut kas sāk izkustēties. Vai kādreiz bija kaut kas tāds darīts? Nē, es pat nebiju dzirdējis, neredzējis kaut ko tādu. Vai tas bija sarežģīti? Ja būtu normālāk laika apstākļi, varbūt nebūtu tik traki, bet pašlaik tādā vējā tas ir ekstrēmi diezgan. Sestdien nedēļa noslēgsies ar pop-up izstādes atklāšanu vecajā Tārgales pienotavā, mīksto ķieģeļu mešanas čempionātu, koncertu un uguns performanci. Mākslinieču radītie darbi veidos pamatu Tārgales mākslas arhīvam, un iecer ir padarīt šo kopredzes nedēļu par ikgadēju tradīciju. Jūlijā un 1. augustā Ventspils tirgus aicina uz Pilsētas svētku gada tirgu un street food festivālu. 2 dienu garumā festivāls priecēs ar pasaules garšām, DJ Holo Franko un ekstraveņu setiem. DJ Lača house un grūvu ritmiem saspēlē ar Ventspils big bandu, kā arī gaismas deju šovu Gaisas spārni, kas iededz nakti. Iepērcies ar prieku un baudu sauspilnas dienas Ventspils vecpilsētas tirgū. Vairāk tehnoloģiju, vairāk zaļās domāšanas un vairāk prieka atklāt zinātnes pasauli. Arī šogad Vizijum aicina piedalīties nometnē, kur bērnus sagaidīs robotika, virtuālā realitāte, kosmosa un vides tēmas, eksperimenti, digitālā māksla, sportiskas aktivitātes un aizraujošas ekskursijas. Augustā skolēniem tiks piedāvātas 3 nometnes sesijas. Uzzināt vairāk iespējams Vizijum mājaslapā.